Pieņemsim, ka jūs jau mākat nospēlēt dzirneklīšu vingrinājumu un jūs meklējat kādu interesantu variāciju, kā turpināt pilnveidoties. Tad šis video ir tieši priekš jums. Es parādīšu to pašu dzirneklīšu vingrinājumu. Vienkāršākais variants - trešā stīga, pirmā lada, otrā lada, trešā un ceturtā. Un variācija, ko jūs varat izmantot, ir sekojoša. Jūs varat spēlēt šīs 4 notas akcentējot pirmo noti. Jūs varat likt akcentu arī uz otro noti, trešo un ceturto. Sākumā jūs varat atkārtot tikai pirmo variantu, ejot uz priekšu un atpakaļ. Pēc tam otro, tad trešo, tad ceturto. Un tad pēc tam jūs varat pamēģināt variantu, kur jau ar katru nākamo pārgājienu, kad jūs nomainat pozīciju, jūs arī pārceļat akcentu tālāk. Ķeramies pie spēlēšanas. 4 citieni priekšā, akcents uz pirmo no 4 notīm. 1, 2, 3, 4. Atpakaļ. Akcents uz otro notu. Aiziet. Viens, divi, trīs, četri. Atpakaļ. Un uz trešo notu būs. Aiziet. 1, 2. Ceturtā. 1, 2, 3.
Šie bija 4 varianti, kā spēlēt dzirneklīšu vingrinājumu, izmantojot akcentus. Video noslēgumā parādīšu 5. bonusu uzdevumu. Jūs spēlēt dzirneklīti, liekot akcentu uz pirmo notu, bet pabīdot pozīciju, jūs jau liekat akcentu uz nākamo notu. Pabīdot pozīciju vēlreiz, jūs liekat akcentu uz nākamo notu, un pabīdot vēlreiz atkal uz nākamo. Un tad viss sākās no jauna. 4 sitieni priekšā. 1, 2, 3, 4. Akcents uz otro. Trešo. 4, 3, 1. Šie bija 4 varianti, kā jūs varat spēlēt dzirneklīšu vingrinājumu, izmantojot akcentus. Kā arī es parādīju 5. bonusu uzdevumu. Šajā video tas būs arī viss. Noslēgumā var tikai piebilst, ka ja jums ir kādi jūsu mīļākie vingrinājumi, kurus jūs praktizējat mūzikas apguvē, droši varat ar tiem padalīties komentāru sadaļā. Kā arī varbūt jums vienkārši kāds cits komentārs un gribat padalīties ar to, kā jums sokās ar ģitāru spēles apguvi, droši arī to var darīt. Šajā video tas arī viss un atā.